Augšējā endoskopija jāveic tukšā dūšā. Tas nozīmē, ka vismaz 6 stundas pirms izmeklējuma nedrīkst neko ēst. Ja izmeklējums jums notiek no rīta vai dienas pirmā pusē, tad iepriekšējā vakarā ap 7–8 jūs apēdat vieglas vakariņas. Ūdens jāpārtrauc dzert vismaz 2 stundas pirms izmeklējuma. Labāk to darīt nelielos daudzumos, pa nelieliem malkiem, tāpat arī 2 stundas pirms izmeklējuma drīkst iedzert ikdienā lietotos medikamentus, kā piemēram asinsspiediena zāles. Pie mums endoskopiskie izmeklējumi ar atsevišķiem izņēmumiem pārsvarā notiek anestēzijā. Tas nozīmē, ka pirms izmeklējuma jums rokas vēnā tiek ievadīts katetrs un tiek ievadīts anestēzijas medikaments, un jūs nonākat dziļā miegā. Tātad jūs nejūtat ne sāpes, jūs arī neatceraties, kas notiek izmeklējuma laikā, un cerams sapņojat labus sapņus. Bet pēc tam varētu būt pāris stundas neskaidra galva, nestabilitātes sajūta, tāpēc mēs ļoti iesakām, ka jūs sarunājat, ka kāds tuvinieks jūs pēc procedūras pavada uz mājām, vai, ja tas nav iespējams, ka jūs braucat ar taksometru. Arī pat 12 stundas nedarīt lietas, kur ir nepieciešama pilnīgi skaidra galva. Parasti augšējā endoskopija ilgs 10–15 minūtes, bet kopējais laiks, ko jūs pavadat pie mums, var būt no 1–2 stundām. Atsākt ēst un dzert var tad, kad jutīsieties labi, tomēr iesakāms izvairīties no smagnējiem ēdieniem, no gāzētiem dzērieniem, no pikantiem, trakniem ēdieniem, kas varētu uzpūst vēderu un veicināt nepatīkamu sajūtu.